2 dienas pēc negaisa sezonas atklāšanas debesīs atkal sāk mutuļot gubumākoņi. Maijs iesākās ar vēsu laiku, taču sākot no māja vidus, tā vien šķiet, ka vasara jau ir ieskrējusies pilnā sparā, dienās virs 25 grādiem, un šeit briest jau otrais negaiss. Debesīs lēnām parādījās arvien tumšāk mākoņi, izteikti lietus aizskari, un tad arī pirmā lietusgāze. Šoreiz bez pērkona, taču tiklīdz lietusgāze aizvirzījās prom, tālumā bija jau jauni mutuļojoši gubumākoņi, debesis no jauna satumsa un tieši uz austrumiem no Jelgavas. Atkal, kā precīzi tēmēts uz Jelgavu, izveidojās izolēts negaisa mākonis. Šoreiz gan iztikām bez lielas zibeņošanas, šauva dažas izlādes, bet joprojām skaists pērkons. To var pavisam noteikti reģistrēt kā negaisu un jau otro negaisu šajā gadā. Tagad novērošanas kameras skats uz debesīm, un skats tiešām bija iespējīgi. Pāris skaisti skati šeit. Pirmā lietusgāze, kur jūs varat redzēt, ka gubumākonis palēnām veidojas, tas aizslīd prom, un tad nākamais, un šeit viens no maniem mīļākajiem fenomeniem lietus aizskari. Uz tiem, manuprāt, varētu mūžīgi skatīties, to vairāk kārt esmu teicis, un šeit tad jūs varat redzēt, kā šī lietus, būtībā siena vienkārši pārgāja pāri Jelgavai, un tad varat redzēt, ka lietus burtiski nokrita tieši virs Jelgavas, būtībā izlādējās tieši virs Jelgavas, un šeit vēl skaistāks skats. Līdzīgs fenomens, kā angliski tomēr dēvēt par downburst, jeb tāda spēcīga triecienvētra, kad no mākoņa lietus ļoti strauji un masīvi nogāž lejā, bet šis, protams, ļoti mazā mērogā, un šī nebija triecienvētra. Un tad debesis satums vēlreiz, un šis gan jau bija negaiss ar dažām zibens izlādēm, bet visas diemžēl mākoņos, un šeit vēlreiz šie lietus aizskari, kā jūs varat redzēt, skaisti krīt ārā no mākoņa, saules vēl papildus izgaismot uz gaišāka debesu fona, tiešām ļoti skaisti, un šeit varat redzēt, kā vakarā lēnām šie mākoņi aizvirzījās prom ar diezgan skaistu un draudīgu skatu, bet neko vairāk kā tikai tādu vēsāku vakaru pēc lietus, tad varat redzēt jau arī uz saulrieta puses skaists skats. Un tad nedaudz paskatoties kartēs, satelīta attēlos šis negaiss izskatījās tiešām skaisti, pat negaidīti skaisti. Šai dienai varat redzēt spēcīgu augšu plūsmu, arī mākoņu virsotņu temperatūras līdz pat -60 grādiem, kas ir diezgan vērā ņemama, un šeit nokrišana radara un zibens izlaužu kartas salīdzinājums, un varat redzēt, ka, lai gan tā bija viena josla, tomēr joslas slīdēja gar Jelgavas dienvidiem. Taču viens mākonis izveidojās precīzi uz ziemeļiem no Jelgavas un šķērsoja Jelgavas ziemeļu daļu. Atkal gluži kā teikt kādam par godu, vai man vai Jelgavai kopumā, bet ar šo varam atzīmēt otro negaisu. Paldies jums, ka skatījāties šo video, ceru, ka patika, un tiekamies nākamajā video.